man nekas nepieder. Tāpēc arī es esmu brīva. Kā nepieķerties lietām, ja pateikt, man būs vai man nebūs, īstenībā man ir vienalga. Es zinu, ka viss, kas manā dzīvē ir dots, tas man ir dots no Dieva. Un zini, man ļoti patīk pārbaudīt savu sirdi katru reizi, kad man izdodās atvadīties no kāda cilvēka, vai tieši otrādi, kad es esmu tajās attiecībās, kad varbūt ielaist šo cilvēku savā dzīvē, vai tomēr nē, būt arī brīva un pateikt, ok, tātad man nevajag tevi šajā dzīvē, ja mums nesapas vērtības, piemēram, vai uz doto brīdi šis dzīves ceļš. Varbūt tās ir darba attiecības, varbūt tās ir vienkārši, kā saka, draudzība, un būt mierā ar to, ja ar kādu arī attiecības nesapas līdz galam. Vai arī tieši otrādi īpašumi, mantas, naudas, pirkumi un lietas vispār materiālās. Kad tu vari būt brīvs, tas būs tavā bankas kontā vai nebūs, un kā par to mierīgi izturēties. Īstenībā, es atceros, kā es savos 15 gados lūdzu Dievam, debes Tēvs, viss, kas man pieder, tas ir par tevi. To tu man esi devis, un tajā laikā man nekas nepiederēja. Bet būt mierā ar to un pateikt, Dievs, es gribu, lai vissvarīgākais, kas man ir šajā dzīvē, tās ir attiecības ar tevi, bet nevis manta, kas man var piederēt, vai nē. Vai tava attieksme mainās dzīvē, ja tev ir kas vairāk? Vai tava sirds kļūst citādāka, kad tev pieaug atbildība, kad tev pieaug amats? Ziniet, es tiešām pamanīju, kā cilvēka sirds mainās brīdī, kad viņam sāk parādīties lielāka atpazīstamība, lielāka vara, lielāka nauda. Vai tev ir bijis dzīvē tāds cilvēks, kurš pilnīgi kļūst citādāks? Varbūt gadu laikā viņam varbūt status darbā ir nomainījies, vai nauda vairāk kontā ir parādījusies. Un kāds tas cilvēks kļūst? Varbūt tavā dzīvē nav tādi cilvēki, bet manā ir. Un ziniet, man pavēmt gribās, man riebi skatīties uz šādiem cilvēkiem, kuriem tikko viņi bija tik pazemīgi, viņi bija tik patīkami, viņi bija cilvēki. Viņi bija vienkārši cilvēki. Un tagad redzot, ka viņam ir redzēt žaktīti jāuzvelk, vai kāds viņu ir atzinis un kādā šovā pieaicinājis, vai da jebkas. Un zvaigznes acīs. Un ja viņai to kronu noliek, un ja tas status pazūd, un ja tas viss izgaist, ja tie cilvēku bars, kas tikko bija par tevi un plaudēja tev, aizgriezīs tev muguru, vai tu jutīsies nejēga? Un zini, man patīk, ka man ik pa laikam uzjautā Elīna, zin kā mēs arī tādas sievietes esam un gribās reizēm paklečoties, kas nav pareizi. Es to noteikti neatbalstu. Bet man patīk pāanalizēt citus cilvēkus ar, ziniet, kādu mērķi. Es to bieži vien daru savā sirdī, kā Elīna tev nevajadzētu darīt. Jo man ir bijusi pēcgarša pēc arī komunikācijām, kur tu jūti, ok, ja iepriekš es tiešām ļoti gribēju ar tevi draudzēties un veidot ar tevi attiecības, tad tagad es to vairs negribu. Es to vienkārši negribu, jo man riebi tāda augstprātība, ka tāda sajūta, ka tas, kad es tev attaisu durvis vaļā, kad man tas bija tev jāizdara. Man, ja kāds attaisa durvis vaļā, man vienmēr gribās pateikt, paldies, 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 paldies. Tas parādās mazās lietās. Bet es esmu vienmēr teikusi, Dievs, lai kas man piederēti, lai cik daudz tu mani paaugstinātu. Lai cik daudz vai nu sekotāji, skatījumi, naudas, lai kas būtu manā dzīvē, palīdzi man palikt par cilvēku. Par cilvēku, kurš ir pazemīgs, kurš ir pieticīgs, kuram ir skaista sirds, kurš neskrien pakaļ naudai, kurš nekļūst mankārīgs. Es tev to stāstu, jo es tiešām to ļoti esmu pamanījusi un man ir riebi tādi cilvēki. Es katrā ziņā pati noteikti nevēlos ar šādiem veidot attiecības. Kāpēc? Jo es nevēlos par tādu kļūt. Saproties? Nevis tam dēļ, ka man šis cilvēks nepatīk, bet es negribu paņemt no viņa šīs rakstura iezīmes, jo man viņas ļoti nepatīk. Un tāpēc tagad skatoties, kad man mainās dažādas situācijas darbā, un pēdējā laika izmaiņa, ja tāda atbrīvošana manā dzīvē, kura man ir, kā saka, atplatusi vēl vairāk spārnus, ir mierīgi pateikt un pazemīgi pateikt, Dievs, es ļoti gribētu šos cilvēkus savā dzīvē. Man ļoti rezonē viņā, nezinu, varbūt kolēģis, kādas rakstura īpašība, vai vīra kaut kādi
žesti. Man ļoti rezonēja jaunie partneri, kas man iestartēja komandā. Un man ļoti patīk teikt, Dievs, es priekš viņiem kalpošu, es darīšu visu to labāko, ko es vien varu izdarīt. Bet, ja šie cilvēki nevēlēsies būt ar manīm šajā dzīves periodā kopā, tad lai viņi iet. Tad man tos nevajag. Un tu nevari iedomāties, cik man to bija grūti pateikt. Es būšu ļoti godīga, es visus šos gadus biju tā, kas varēja ļoti pieķerties cilvēkiem, un nekad neesmu gribējis viņus atlaist vaļā. Nu, tā kā man ir tā, ka ja es mīlu nereāli. Un šeit pateikt, ok, let go. Tāda man nevajag. Tas ir tik ļoti paļauties uz Dievu, tas ir tik ļoti būt pašpārliecinātai, pašpietiekamai. Būt ar spēcīgu sieviešu mugurkaulu un pateikt, hei, man nevajag nevienu, lai es būtu laimīgāk. Man nevajag nevienu jaunu mašīnu, lai man būtu labāks status. Man nevajag vairāk īpašumus, lai es justos bagātāka. Dievs, ja tu man gribēsi dot, es ticu, ka tu man dosi, bet neļauj manai sirdī kļūt augstprātīgai, cietai, augstai, neiejūtīgai. Tā ir man lielākā, laikam, jo es tiešām vēlos būt vienlīdzvērtīga kā savi kolēģi, vienlīdzvērtīga kā savi sekotāji. Jā, es varu labāk tērēt naudu uz savu izskatu, es varu aizvadīt daudz skaistus ceļojumus, es varu, tiešām uzbūvēt Elindī house, bet tajā pašā brīdī es gribu kļūt par un būt par cilvēku. Kas man ļoti patikās Lema klīnikas īpašniekā, kad mēs bijām tur, man bija tāda sajūta, ka jā, viņam ir status, un tāds, ka man maz neliekās, bet ir tā cilvēcīgums tāds. Zini, ka tu jūti, ka tur otru pusē nav kaut kāds aristokrāts, kuram ir žaketīte un ar kuru pat nevar runāt citā leksikā, ka tu vari justies brīvi, un arī man gribās manu klātbūtni cilvēkiem tā arī radīt, ka nevis man tur ir Elīna, bet nē, hei, es esmu vienkārši Elīna. Man Dievs ir daudz devis, bet es esmu cilvēks. Es varu ākstīties, es varu būt halātā, es varu būt ar nošmulētu kreklu, es varu arī kādreiz braukt ar netīru mašīnu. Es gribu to līmeni, bet es gribu palikt par cilvēku. Man nesen īstenībā sabojājās attiecības ar vienu no man zināmajām paziņām, un tā ir mana izvēle, bet es domāju, ka tas noteikti arī bija apusēji par to, kad, jā, nesagāja šīs vērtības, ja es jūtu, ka es cilvēkam no sirds vēlējos palīdzēt. Tiešām no sirds. Un pat man tas nebija jādara, tā kā paši, ka man bija jātērē savs laiks. Bet kaut ko es sirdī sajūtu, un pretī es saņēmu tādu aristokrātisku atbildi, kurā man, kā sacīt, jāsaka, tavu padomu nemazām, neviens neprasīja no tādas sērijas. Un es nerunāju par to faktu, ka man atcirta, bet es runāju par to, ka vēl gadu atpakaļ es runāju ar šo personu, un man bija tik siltas un patīkamas attiecības izveidojušās, jo es jūtu, ka jā, tev ir status, jā, tu esi, kā saka, kaut ko sasniegusi arī es, bet bija tāda forša, zini, tāds vēl cilvēcīgums, jā, tas, ko es vairāk vērtēju cilvēkos, kad nebija zvaigžņas acīs. Un tagad tu jūti, ka ar mani runāt lūdzu šādi, pēc 9 lūdzu man netraucēt. Es vispār par šo tēmu palūkšu nerunāt un necelt gaisā. Un man tas ir tāds tabū, nevis tam dēļ, ka to mēs nevarētu atļauties nosprost kaut kādas robežas, bet es vienkārši pati tāda neesmu. Man ļoti patīk, ka tā cieņa rodās, tāpēc, ka tu redzi otru cilvēku un tev pašam gribās viņu cienīt, dēļ jūsu savstarpējām attiecībām. Bet es ienākot darba telpās, pat ja es pateikšu tāds meitenes, šeit visi mani lūdzu cienīt, klausīt un paklausīt. Tā iemesla dēļ tev neviens nesāks cienīt. Es vienmēr esmu gribējis, lai mani sāk cienīt tikai dēļ tā, kāda ir mana sirds un kāda man ir attieksme pret meitenēm. Un lai viņas pašu lēmums ir cienīt. Jo, ja tu ieliksi kolektīvā un pateiksi, tagad šis no šīs dienas ir vadītājs, lūdzu viņu klausīt, slavēt un plaudēt, galīgi nenozīmē, ka to visi darīs. Pareizi. Un tāpat tās arī savstarpējās attiecībās. Šis viss man bija tādā ziņā kā sakrājies sirdī, un man gribējās padalīties ar savu sirdi. Bet mana sirdi ir izmainījis tikai Dievs, un es varu teikt tā, ka Dievs palīdz man tik tiešām vienmēr būt par cilvēku, būt tuvāk cilvēkiem un gribēt palīdzēt, un es ticu, ka tas arī pavairo to, kas ir man. Tas ir iemesls, kādēļ aizvien vairāk cilvēku grib būt man līdzās, un pat ja izvēlās nebūt man līdzās, es varu pateikt, hei Dievs, tā man nevajag, un palīdz man būt tādā mierā un brīvībā,
tu man dos to, kas man ir nepieciešams, jo Dievs mani nekad nav atstājis. Man nekad nav bijis neviens amats brīvs, un nekad nav bijis kāda vakance neizdarīta, vai pakalpojums, kuru es, kā saka, nevaru nosakt. Dievs vienmēr devis cilvēkus, bet vienmēr man bija nācies izdzīvot tādu eksāmenu, Elīna. Bet vai tu paļausies uz mani šajā jautājumā? Vai tu paļausies uz Dievu visos jautājumos? Naudā, draudzībā, finansēs, rēķinos, tēriņos, visur. Un tā, ka 100%, un es tev apsološu, tev nekad neatstās. Nevienā jautājumā, bet galvenais saglabā savu sirdi. Jo no tā nāk dzīvība. Un jo tava sirds būs patīkamāka, kalpot gribēta cilvēkiem, jo arī daudz lielāku labvēlību saņems pretī no apkārtējiem cilvēkiem. To es tev arī ļoti novēlu.